Jaunbebri – tā ir bijusi Jaunbebru muiža, Neubevershof vāciski. Tā atrodas Aizkraukles novada Bebru pagastā, 7 km no Vecbebriem. To cēla 1763. gadā Kristiāna von Vilken. Vēlāk viņa dēls Nikolaus 1810. gadā bankrotēja, un tā rezultāta muižu pārņēma barons Karls Adolfs von Tizenhausens par 100 000 rubļu. Pēdējais muižas īpašnieks bija Vilhelms von Tranzē-Rozeneks. Viņš miris atceļā no Baltijas apmeklējuma. Mūsdienās saglabājušās tikai vairākas laukakmeņu mūra ēku drupas. 1921. gadā Jaunbebru pamatskola, kas iepriekš atradās 4 km attālumā no pils, pārcelās uz Jaunbebru pili, uz lielākām telpām. Te tika nodibināta 6-klasīga pamatskola. Pilī skola darbojas līdz 1944. gadam, kad atkāpjoties to nodedzināja vācieši. Kungu māja tika būvēta 19. gadsimtā. Tā bijusi gara vienstāva celtne ar augstu cokolstāvu. Ēkas priekšā atradies plašs lievenis ar masīvām granīta kolonnām, kuru fragmenti vēl tagad drupās saskatami. Tuvumā atradusies pārvaldnieka māja. 3. drupas saglabājušās no brūža. Visas celtņu drupas ieskauj liels parks. Jaunbebru muiža parka malā atrodas sarkana šķiviņu drupas un soda priede. Tās ir vistiešākās liecinieces 1841. gada zemnieku nemieriem, kas guvuši apzīmējumu Bebru kartupeļu dumbis. Tas bija protests pret muižkungiem un izlūkojums par pirmo tautas atmodas vēstnesi. Zemnieki gribēja izmantot iespēju palikt par brīviem cilvēkiem, bēgot uz Ukrainas dienvidiem, kur tika doti zemes gabali teritorijas apdzīvošanai. Tika nosūtīti zaldāti, lai tos apturētu. Karavīri piespieda zemniekus turpināt strādāt un rakt kartupeļus, bet zemnieki stājās pretī, vairākus karavīrus ievainojot. 108 zemniekus notiesāja, to starpā arī vienu sievieti, piespriežot smagus miesas sodus un pēc tam izsūtīšanu uz Sibīriju.